laimīgai dienai ir jāsāk iepriekšējā vakarā ar laicīgu aiziešanu gulēt. To es esmu pārbaudījusi noteikti tajā brīdī, kad ir maz miega, tad viss vienmēr liekas tas sliktāk. Nu, respektīvi izgulēties, un tas arī neko nemaksā. Un ieteikums pārējiem tad arī būtu izgulēties? Jā, no to būtu jāsāk. Iepriekšējā vakarā. Tālāk, no rīta droši vien vajag paēst ausu pārslu putra. Ļoti svarīgi, it īpaši rudenī, jo ausu pārslu putra ir lēta un viņa silda vēdera. Jā, nu, esam latvieši pie tam vēl un vēl, ko es esmu pats savās mājās ievērojis tieši varot ausu pārslu putru, tas ir nenormāli mīlīgs rituāls. Tas ir tāds, man labāk to, kas nevis tā kā apliet karsto ūdeni, bet to, kas ir jāvāk. Nu jāpieceļās 15 minūtes ātrāk, jā, brokastis paēst vajag. Jā, nu, par to recepti laimīgai dienai tā globāli, tad es nezinu, vai tas ir tieši par šo brīdi runājot, kad cilvēkiem ir drusku tāds stresiņš vai kas, vai varbūt to var attiecināt uz jebkuru laiku. Par to smaidīšanu, kas man liekas būtiski ļoti, ka tiklīdz sāc smaidīt no sākuma, ja pat negribās smaidīt ar piespiešanos, pavēlt tos lūpu aktīvus uz augšu, tad pēc kaut kāda laika tā ir, ka tas smaids tā pielīgi pieķerās un paliek arī sejā. Tas darbojās, esmu arī izmēģinājis to pati un arī runājot ar cilvēkiem, ka, nu jā, tas liekas drosmīgi muļķīgi. Bet nevis tāds amerikāniskais smaids, bet nu tā, ka drusciņi tā. Un ir tāds iekšā kaut kas tāds paši. Nu jā, nu kaut kā tā.